Labdien, Ilza Aizsilniece, esmu ģimenes ārste, Latvijas ārstu biedrības viceprezidente. Tātad oktobris iet uz beigām, un oktobra beigas ir tas laiks, kad iesaka vakcinēties līdz oktobra beigām pret gripu, bet tas ir arī ļoti svarīgs faktors, un par to ir droši vien vērts konsultēties ar savu ģimenes ārstu. Un, protams, tās grupas, kuriem noteikti vajadzētu pārdomāt, ir vecāku gadagājumu cilvēki, kuri vecāki par 65 gadiem, cilvēki, kuriem ir kroniskas nopietnas saslimšanas pēc miokarda infarkta vai kroniska plaušu slimības, kuriem ir un cukura diabēts, kā arī var pārdomāt grūtniecības un bērnu vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem. Bet ļoti svarīgi ir arī saprast, ko mēs vēl varam darīt, lai neslimotu ar gripu. Un šeit ir bezgalīgi svarīga higiēna. Un no higiēnas tas ir tāda vienkārša lieta kā rūku mazgāšana un censties neskarties klāt savai sejai, acīm un mutei. Ja, piemēram, mēs esam kaut kur pieķērušies, kaut kur bijuši pieskārušies virsmai, kur varbūt ir kāds piliens ar gripu nonācis, šīs virsmas mēs varam inficēties, jo gripas vīrus šī pilieniņā, kas nāk ārā no saslimuša cilvēka elpceļiem, var nodzīvot uz virsmas 8-12 stundas. Ja mums nav iespēja nomazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, šī periodā, gripas periodā, ir vērts nesāt līdzi mitrās salvetes. Ir speciāls tādas dezinficējušas mitrās salvetes rokām, kuras arī iesaka gripas laikā nesāt līdzi, īpaši, ja ir mazi bērni. Jo arī maziem bērniem vajadzētu iemācīt neskarties pie sejas, pie deguntiņa, pie mutes īpaši klāt. Un tādā vecumā, kad viņi jau uztver to, ka nevajag likt neko mutē, par to ļoti jādomā. Svarīgi ir vēdināt telpas. Īpaši iesaka to darīt gripas laikā ik pa 1,5–2 stundām vai pat biežāk. Tas ir bezgalīgi svarīgi skolās un bērnu pirmskolas mācību iestādēs. Arī mājās mēs to varam darīt, īpaši, ja kāds ir saslims. Vēl ir ieteikums, ja kāds gadījumā mājās ir saslims ar gripu, būtu bezgalīgi svarīgi, bet ne tikai ieteicams, tiešām svarīgi šo cilvēku ievietot kādā atsevišķā istabā, ja ir tāda iespēja, bet ja nav, tad var arī 1,5 metru augstu kādu aizslietni izdomāt, kaut vai no krēsliem viņi mēģināt uztaisīt. Bet svarīgi ir, lai tie pilieniņi, kas nāk ārā no elpceļiem, cilvēkam šķaudot un klepojot, lai viņi nenonāk kontaktā ar citiem mājā dzīvojušiem cilvēkiem. Tāpēc ir šīs padomas par aizslietnīti. Tā ir veca metode, bet vēl joprojām visas pasaules slimības kontrola centri iesaka šo. Labdien, Ilza Aizsilniece!